Čau visiem, tev veiks, bļa. Es taisīšu jums vislielāko, bombīgāko deadlock guide. Ja jūs netīšām šo video atradāt, sorry for your loss, jūs vēl varat nopirkšanāt off. Anyways, šoreiz būs the biggest, the best deadlock guide, kādu jūs kādu savā dzīvē redzējuši. Pirms jūs prasat, ko es daru ārā, ko tu dari ārā, tu darīt nav ko. Jā, man darīt nav ko, ok? Es esmu laukos, es izbaudu svaigo Latvijas gaisu. Un zini, ko tev arī vispār vajadzētu iziet ārā? Paldies, ka pajautāji. Anyways. Tā, kad cilvēki sāk spēlēt šo spēli, viņi noteikti prasa man tā kā, kuru man characteru spēlēt? Ir tik daudz lietas, ko es nesaprotu. Kas vispār ir jādara? Es neko nezinu. Tas, ko es varu pateikt, ir neuztraucies pipariņi, tāpēc es taisu šo video. Es palīdzēšu jums saprast visu par šo spēli, viss, kas notiek, kādas characterus spēlēt, ko būvēt uz šiem characteriem, ko darīt, ja tu nezini, kas ir jādara. Visu analīzē. Tā kā strap in, this is gonna be a long one. So, ja tu spēlējies esi kādreiz Overwatch, Marvel Rivals vai varbūt kādu mobu kā League of Legends vai Dota, šī spēle būs right at home for you, ok? Right at home. Tas, kā es varētu sadalīt characteru šajā spēlē, ir kā vairākās kategorijās. Es uzmetīšu uz ekrāna, kā es viņus saliktu. Basically, trīs galvenie būtu hard carry. Šie ir visi karakteri, kuri nepieciešams ļoti, ļoti daudz souls, lai būtu online. So basically viņi paliek par late game monstriem. Early to mid game viņi tā, viņi drusku iesūkā lane phase'ā. Tāpēc viņi ir hard carry, jo viņas, kad uzbūvē līdz galam, viņi var vienkārši visu mapi izdast. Visu komandu carryot uz saviem pleciem, un tur tā kā viņš grūti būs ļoti apstādināt. Viņi paliek vienkārši par late game powerhouse. Off carry būtu kādi karakteri, kuri tā kā ir tieši stiprāki early to mid game. Viņi tieši follow off late game. Viņus var vienkārši tā kā spēlēt, ja tu zini, ka ja tu uzticies savam komandas biedram, ka viņš neiesūkās dirs uz hard carry'ē, ja? Un vajag drusku to iniciatīvu, to early game, to mid game kontrolēt. Tie būtu tā kā kādi karakteri, kuriem utilities ir ļoti labs savā kitā, un viņiem nevajag tos itemus tik daudz, lai viņi varētu funkcionēt. Un tad būtu vairāk tādi supportī karakteri kā Rems. Šie karakteri basically ir ļoti, ļoti labi uzreiz, kā sākas spēle. Viņiem visi ability ir praktiski, no matter how shit you are at the game, no matter how far behind you are, okay? Ja tu pakās visu maču huge ultimates uz, piemēram, kaut kāda fucking blēs, ko neredz šajā saulē. Moe and Curl ultimates, ja? Tu pieeji pie purna, viņš nahuj vienkārši, tu vari būt džekiņš, kuram ir tikai, nezinu, 6000 soul, oponentam ir 40,000, tu still uzspēdīsi 4, aiz tevis ir 3 komandas biedri, jūs viņu nahuj iznesīsiet, un viņš sēdēs pie pelēka ekrāna 60 sekundes. Un tie būtu tādi karakteri kā Moe and Krill, Dynamo ar savu Black Hole. Tas Dynamo ir visperfektākais support šajā game'ā. Viņam viss kits ir komandas based. Tā skaitā arī viņa 2. To es zinu, ka daudz no jums nezinu. Jūs varat alt-castot viņa 2 un savākt savu komandas biedru. Izglābt viņu no sūdīgas situācijas. Vai piemēram, Viskisam ir savs kups, kurš arī izglābt savu komandas biedru. Tas pats ir ar Paige. Paige ar arī hard supports. Viņas ultimates, uzspēt podziņu. Visa enemy komanda ir stunt. Neko nevar viens izdarīt. Huge team player karakteri. Nav nemaz tik galva jālauž par šādām lietām. Tu vari būvēt, ko tu gribi uz jebkura karakteri. Tu vari padarīt fucking viņu diktu par tanku, ja tu fucking vēlies. Okay? Ja tu tik ļoti vēlies, tu vari uztaisīt tanku viņu dikta, kas nākoji neko nedarīs, saproti, bet viņa vismaz nemirs. You feel me? Ok. Par itemiem runājot, šī ir nākamā sekcija. No sākuma tu uzspēd uz itemiem un tu vienkārši redzi, es neko nesaprotu, te ir pārāk daudz informācija. And hey, I don't blame you, ok? Te reāli ir daudzi itemi šajā spēlē un viņi daudz katrs savas lietas. Bet, īsām sakot, pa viņiem nevajadzētu tik ļoti galvu laust. Tu vari vienmēr aiziet uz build browseru, kur publicly available buildi, kurus izmanto vai nu pro playeri, vai nu ļoti daudz citu cilvēki. Tu uzspied viņam virsū,
un rekur tev visi itemi ir secībā. Parasti viņi spēk no kreisās uz labo pusi, tad rekur, early game, mid game, un tad core ir jau uz end game. Viņi vienmēr tiek sadalīti 3 kategorijās - orange itemi, green itemi un purple itemi. Īsām sakot, orange ir vienmēr tie, kas kaut kādā veidā amplifājo tavu ieroci. Galveno ieroci, kur tu šauj ar pelīti, ja? Tas būtu, piemēram, jebkas, kas increaso tev magazīnu, ja? Ātrāk lodas, fire rates, ir anything like that. Zaļie ir vairāk uz survivability, viņus ir vairāk health, vairāk stamina. Un purple itemi vienmēr būs saistīti ar taviem abilityiem. So, katram karakteram ir savs scalings. Pieņemsim, ir daži karakteri, kuriem vispārīgi spirit nepalīdz, daži, kuriem vispārīgi gun nepalīdz. Katram karakteram ir sava identitāte, basically. Un vēl viena lieta par itemiem ir, tiklīdz tu nopērci konkrētu itemu daudzumu, tu vari redzēt apakšā sāks piepildīties bārs. Šis būs investment bārs. Jo vairāk tu iztērē konkrētā itemu kategorijā soulus, jo lielāk tu dabū bonusi. Pieņemsim, es nopirku šitos 2 extra health sprint boots. Tas bija plus 140 HP bonusā. Pa virsu šiem 2 itemiem. Okay. Vēl viena lieta, kas šajā spēlē ir melee sistēma. So, ir daži karakteri, kur ir melee oriented, kā Abrams vai Billijs. Un šiem karakteriem ir ļoti svarīgi iemācīties melejot un perijot. So, melee ir 2 tipa atāki. Ir ātrie atāki, kas vienkārši fiksi iepiši un izdara mazu damage. Un tu vari arī noturēt savu melee button, lai uztaisītu charge attack. Charge attack ir dafiga damage. Viņi arī scalo ar tavu gun damage. So, pieņemsim, tev ir 100% gun damage, tad tas būs 50% ekstra arī melee damage. Un šos heavy melejus var arī counterot. So, counterojot enemy, viņš sāks teikot pēc tam 50% ekstra damage no visiem taviem sourcēm. So, ja tu neesi tups tā kā es, ja tu viņu effectively parijo, tad enemy ir pizdā. Un tāpat arī var notikt tev. Tu vari heavy melejot un tevi parijo, un tad tevi pizdā. Vēl viena unikāla lieta, kas ir Deadlockā, ir movements. Movements ir ļoti advancēts, salīdzinot ļoti daudz citām spēlēm. Šajā spēlē ir double jumps, kas tev kosto stamina bāru, un var redzēt, ir stamina bārs, kas katram karakteram savs unikālais stamina bārs. Daži karakteri, piemēram, skrien ātrāk, dažiem ir tikai 2 stamina bāri, kā pieņemsim Vindictei. Un to, ko tu vari darīt, ir, pieņemsim, tu vari dashot, tas vienmēr kostos stamina bāru, tu vari double jumpot, un tu viņus vari arī kombinēt. Tu vari dashot un jumpot vienlaicīgi, ja es neesmu idiots, lai uztaisītu dash jump. Anyways, vēl kas ir sliding šajā gameā. Tas ir uzspiežot crouch button, tu parasti uzspied crouch button, nekas nenotiek, nekas nemainās, bet ja tu croucho lejā pa trepēm vai pie kādu slopu, ir daudz vietas spēlē, kur ir noslaidot lejā, un kamēr tu slaido, tu arī bonusā dabū infinite ammo. So, patērētais ammo, kas tiek iztērēts, kamēr tu slaido, viņš neskaitās. So, šis ir ļoti useful, it īpaši, ja tu esi junglī un tu jungle campus formā. Tu vari vienkārši šaut pa jungle campu un pa vidu vēl slaidot. Turpināt šaut un tu nepatērēsi vispār necik ammo. Tas ir ļoti, ļoti useful, ja tu formo kā uz karakteriem, kuriem ir ļoti daudz lodas vai fire rates, ir liels kā haze vai wraith. Tā kā tas kaut kas, ko noteikti vajadzētu iegaumēt. Okay, es gribu pasakāt, kas ir the most important phase of the game? That's right! Laning phase! Laning phase! The laning phase! It's the laning phase! Laning phase ir vissvarīgākais, jo viņš noteiks toni visam atlikušajam mačam, okay? Ja tu uzvarēsi lēnu, good job, congrats! Tagad tu varēsi turpināt steamrollot enemy. Tu papisīsi, okay, good luck, have fun, spēlē from behind, okay? Centies tikt atpakaļ in the game. It's not over yet. Katrs laning phase sāksies vienādi. Tu ar savu smirdīgo komandas biedru iesi vienā lēnā, drāsties pret vēl 2 pretiniekiem, un jūsu mērķis būs iznest
pretinieku gardienu un neļaut enemijiem iznest jūsu gardienu. Okay? Gardieni ir tie tornīši, tie smukie tornīši. Okay? Laning phase beidzas, līdz ko viens no jūsu torņiem tika iznīcināts. So, cenšieties to neizdarīt. Okay, please scalojiet, cik vien ļoti varat, jo tik līdz jūs tiekat ārā no laning phase, es zinu, ka ļoti daudz cilvēki apmulst un vairs nezinu, ko darīt, okay? Real quick, iemesls, kāpēc Guardiani ir tik ļoti svarīgi, ir, jo tas ne tikai attaisīs jūsu komandai vēl mapi vaļā, iedomājamies, ja ir novokta līnija uz mapi, kas sadala abās pusēs, tava puse un pretinieku puse, okay? So, jūsu komandas pusē, līdz ko jūs iznesat pretinieku torni, parādas vēl viens tāds līkumiņš, kurā jūs tagad kontrolējat šo vietu. Jūs kontrolējat viņu tādā veidā, ka viņiem vairs nav drošības tur. Viņi vairs nevar sēdēt tur pie torņa, un jūs esat arī atņēmuši viņu Curiosity shop. Katram Guardianam nākas līdzi arī savs Curiosity shops. Jūsu komandā ir 3, pretinieku komandā ir 3. Kas ir atšķirības no šiem shopiem un secret shopiem, ir, kad šeit vari tikai no tavas komandas iepirkties. So, tu nevari aiziet zem pretinieka torņa un aiziet uz viņu shopu un censties no viņu shopu nopirkt items. Tu to vari darīt tikai zem savējā. Līdz ko šie Guardiani tiek iznesti, shopi aizverās, un tad jums atliek tikai 2 izvēles, vai nu iet atpakaļ uz beisu un uz to shopu iet, ko es ļoti neiesaku, ja nevien jūs neesat low HP, vai ja jums nav zipline boost active, ko jūs dabūjat tik pēc 260 sekundēm, laikam, ko tā bija. Un otra opcija ir secret shopi. Uz mapes ir 2 secret shopi, pēc tam vēlāk pateikšu, kā viņos gan tikt iekšā, gan tikt ārā no viņiem droši. Vēl viens iemesls, kāpēc Guardian ir ļoti svarīgi, ir, jo šajā spēlē ir vēl viens hidden objectives, kas ir item sloti, un katru game ir 4 item sloti aizslēgti, un viņus var atslēgt tikai izpildot konkrētus kritērijus. Pirmais no kritērijiem ir iznest 3 pretinieku Guardianus. Otrais ir iznest vienu no pretinieku walkeriem, kas ir tas otrās pakāpes tornis. Tad trešo item slotu unlocko, kad iznest visus 3 enemy walkerus. Un pēdējo 4. to unlocko, ja nones 2 pretinieku bāzes guardianus. Tāpēc lūdzu pievēršat uzmanību minimapē. Skatieties, vai pretinieks nepušo leinu, kamēr jums tur nav komandas biedrs. Vienmēr ir ļoti svarīgi counteractot šos uzbrukumus, un vienmēr būs arī izdevīgi tev, jo, ja pretinieks pušo, viņš vienmēr pušos ar minion wave. Minion waves nozīmē souls, un minion wave ir lielākais soul incomes visā spēlē. Pieņemsim, es tagad gribu dabūt souls. Kā es varu dabūt souls? Lūk, šeit ir visa Deadlock feature, ok? Šis ir the biggest dingy-dongy of the whole century. Periodiski atnāk minion wave, kur ir šitādas 4 svecītes gan pretinieku, gan tavā komandā. Un jūsu mērķis ir šīs svecītes nošaut un nošaut to soulu, kas iznāk ārā no viņiem. So, iznāk ārā 2 lietas. Nokrīt viens souls, kas ir uz zemes, un otrs ir unsecured souls. Tos, kas ir uz zemes, tu vari viņu kolektot, vienkārši pieejot klāt. Unsecured souls tev vajag vai nu meilējot ātri, kas vispār ir ļoti grūti, vai vienkārši iešaut. Un pretinieks var iešaut šim soulam, so sanāk, viņš dabū pusi no tava miniona worth, kuru tev vajadzēja pašam dabūt. Tā kā ir ļoti svarīgi securot šos souls. Un tāpat kā enemies var denājot tavus souls, tu vari arī denājot enemy souls. Piemēram, kur mūsu minions nomirs, un no viņa iznāks ārā orange souls. Šo orange soul tu vari pats pēc tam nošaut un securot sev. Tāpat kā savējos. Viena lieta, kas vienmēr katru game ir visi katru game sāk ar 400 souliem. Pēc pirmā minion wave tu jau esi nopelnījis pēdējiem daudz souls, lai nopirkt pirmo item, kas vienmēr būs 800 soul. Ja tu nepērci pirmo item pa 800 souliem, tu trollo un tu liec savu komandu at a disadvantage. Vienmēr vajag šos mazos pakāpienus pāri savam pretiniekiem. Ja pretiniekiem abiem ir items pāri tev, tad tu esi useless un tev vienkārši nogalināt sevi. Kā mēs dabījām līmeņus daudz? Es sāku spēli, un man nav vispār ability. Es neko nesaprotu. Kā es varu dabūt vēl items? Kā es varu dabūt abilities? Kā es varu upgradeot šīs abilities? Don't worry, bro. Viss šajā gameā ir tied to souls. Tā skaitā XP. Šajā spēlē nav XP. Šajā spēlē ir viss soul mehānika, kuru sauc par boons. Boons tu unlocko pārējot pāri konkrētam soul thresholdam. Pieņemsim, man tagad vajag vēl 208 souls savākt, lai es varētu būt
level 4 praktiski. Ar šiem līmeņiem, kur var redzēt stat increase, man ir augstāks bullet damage, es dabūju vairāk HP, melee un damage increases, un kā arī spirit power. Šis katram karakteram būs, protams, savādāk, bet princips paliek tas pats. Katrs karakters scalo ar saviem būniem. Un pieņemsim, ja tev ir 20,000 soli un pretiniekam ir 15,000 soli, tu ne tikai būsi ar advantage, jo tev būs vairāk, itemi nopirkti, tu arī būsi ar advantage, tāpēc, ka tev būs lielāks līmenis, so tev base stati būs lielāki nekā viņam. So, pieņemsim, es level upojos lēnā, kā es varu ātri upgradeot abilityju, pirms vai unlockot abilityju, neuzspiežot viņam virsū. Pieņemsim, es tagad cīnos ļoti aktīvi un es level upojos no nekurienes, redzat? Tu vari vienkārši uzspiest vai nu tabu un uzreiz to skaitli, vai nu tu vari vienkārši turēt to skaitli un upgradeot tā. Ātrāk ir vienkārši uzspiest tabu un to skaitli. Nav tik labi turēt down to button. Jo ir bijuši brīži, kur es viņu, piemēram, turu down un es viņu netīšām castoju. So, vienmēr ir gudrāk vienkārši uzspiet tabu un skaitli. Tā, lai nav manuāli jāiet virsū un ar pelīti jāspiež uz abilitiem, lai viņus upgradeot. Par pašiem upgradeiem es arī iesaku ļoti izlasīt, ko tava character ability dara pirmkārt. Otrkārt, kāda viņam upgrade ir. Jo šis katrs upgrades usually ir pretty significant. Un tas pat var mainīt to, kā tev ults strādā. Pieņemsim, ir paradox ults, kas swapo vienu playeru, bet ja tev viņš ir upgradeot uz maksimālu līmeni, tavs ults tagad swapo 5 cilvēkus vai visu komandu. Vēl viena lieta, ko var jāievēro katru game, ir jāpaskatās uz timeri augšā, un tiklīdz būs 5 minūtes, uzspaunosies uz šiem bridžiem buffi. Parasti sidelane playeriem ir visvieglāk viņus saņemt, bet, ja tu esi zilajā lēnā, tad tur ir arī mierīgi saņemt viņu. Šie buffi nav permanenti, viņi ir īsu brīdi tevi buffo, un viņi ir viens no 4 buffiem. Es uzlikšu uz ekrānu, kādi viņi ir. Viens no tiem ir vitality buffs, kas tā kā increaso health un tavu regeneration. Viens ir gun buffs, kas increaso fire rate, gun damage. Viens spirit, kas increaso ability cooldowns un tavu spirit temporarily. Un viens ir stamina, kas increaso tavu stamina recovery, iedod vēl stamina bārus, un tu paliec arī pats ātrāks. Redz, kur iespaunojās 5 minūtes un iespaunojās bridge buffs, kā vislabāk viņus paņemt, ir vienmēr ar air ventiem. Uz air ventiem parasti var tikt vai nu vienkārši jumpojot virsū un climbojot, vai opcionāli var arī paņemt un heavy melee. Ok, of course, es kāpoju, tāpēc, ka man Billijs kutina, but you get the point. Un tu vari heavy melee, jau sākt heavy melee gaisā, ja tu esi pārliecināts, ka te nebūs pretinieks. Ir dažas nianses, ka te sēž pretinieks, un viņš redz, kā tu lido virsū, un viņš uzspiež periju, un tu esi stand. Viņš savāc buffu, un viņš tevi nogalina. Ir tādi gadījumi bijuši, bet es domāju, ka tas nebūs baigi low rankos nekad redzams. Jo reti, kad pat manos lobbyos cilvēki vispār iet pēc šiem buffiem. Jo šos buffus ir ļoti svarīgi savākt. Pat ja viņi ir temporary, pat ja viņi ir maziņi. Vienkārši ir tāda lieta, ka ja tu savāc viņu, tad tu deny viņu no pretinieka. Un tad jau tu esi at an advantage, ok? Tur nav vairs nekā ko strīdēties. Viena lieta, kas ir bāzē ļoti useful, ir extra soul dispensers, so, ja jums pietrūks drusku soul priekš itemiem, jūs varat vienkārši drusku pastāvēt. Es to baigi neiesaku darīt, ja jums pietrūks vairāk nekā 100 souliem. Ja pietrūks 100 soul, tad sure pasēdi tās, nezinu, 10 sekundes, jā, bet tas ir still tempo, kuru tu zaudē. So, vienmēr ir labāk, ka aiziet uz lēnu, savākt vēl souls, un tad aiziet lielāku iepirkumu paņemt. So, ja jūs atceraties, es iepriekš pieminēju pērijošanas un melee sistēmu. Šis pats arī attiecas uz enemy guardianiem. Tu vari pieiet klāt, pērijot viņu, un viņš būs disabled uz aptuveni 2 sekundēm. Un tu pa to laiku vari vai nu turpināt šaut pa viņu, garantēt, ka viņš nešaus pa taviem miniņiem, jo viņš būs stunned uz 2 sekundēm, so tu vairāk damage uz viņu izdari. Vai tu vari tādā veidā arī tower divot. Tower divošana ir pagrūta, bet tas ir iespējams arī šajā spēlē. Tas ir, kad sēž pretinieks zem Guardian, un tu vienkārši gribi tikt un nogalināt, jo viņš ir low HP. Viena lieta, par ko vajag uzmanīties, ir hidden buffi šajā spēlē, kas ir ļoti daudz vietās patiesībā. Tādas, kuras vienkārši neuzrāda nekur. Pieņemsim, viens no tiem ir, kad pretinieks sēž zem sava Guardiana, viņam tiek iedoti bonus resistance. Tas nekur netiek pateikts, bet tā ir viena lieta, kas ir in the code. Un to vajadzētu tomēr iegaumēt, ja jūs centīsieties tower divot, jo
unsuccessful tower dives ir pizdā, jo, ja mēs Džeks ir low HP zem savu torņu, tu viņam vienkārši atnāc un iedod bezmaksas skill. So, runājot par timeriem, ļoti agri mačā, pirms pat pirmiem bridge buffiem, iespaunosies šādi kreiti. Viņus var breakot ar light melee vai uzšaut virsū, un viņos iekšā būs vienkārši soul containers. Nevienmēr viņos būs, neatceros kāds procentuāls chance, bet šis chance, ka tur iekšā būs soli un pašu soli daudzums increasosies ar mača laiku. Anyways, ir iespēja arī neko nedabūt no šiem soul boxiem, so, tos kreitus, viņi ir pizdā. Ir arī kreitu runnits, so tu, tā kā tas jau ir advancētāk, tu pasaki savam lanerim, pagaid, es aiziešu ātri savā boxas, lūdzu, playo safe, nepašo minionus, un tad tu aizēji vienkārši sapfarmo dažas boxas un nāc apakaļ uz lane. Jo boxiem blakus dažreiz arī spawnojas šie golden statue. Un golden statueiem tāpat kā boxiem ir arī iespēja nekā nebūt iekšā, bet viņos ir arī iespēja būt permanent buffiem. Šie buffi, unlike bridge buffs, tu viņus paņem, un tagad tev visu maču būs plus 25 HP, ja? Šeit, piemēram, plus 4 weapon damage, es viņu savācu, un man ir visu maču plus 4 weapon damage. Un šie buffi, tāpat kā soul kastes, viņi arī scale ar laiku. So, jūs noteikti esat ievērojuši pa mapi Sinner's Sacrifice, ja esat spēlējuši, varbūt daži no jums joprojām nezinu, ko viņi dara, kā viņus claimot, vai kāds vispār viņiem prikols. Uz mapes vienlaicīgi uzspawnojas 12 Sinner's Sacrifice. 6 būs tavā pusē, tavas komandas pusē, un 6 būs pretinieku komandas pusē. Un kā tu viņus vari kolektot, ir ar heavy melee. Tu vari heavy melee-ot viņu, tas atņems 2 gaismiņas, vai tu vari light melee-ot, un tas atņems 1 gaismiņu. Un ar pēdējo heavy melee viņš ieiet jackpot fāzē. Jackpot fāzē ir redzams, ka viņam gaismiņas iet ding, 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 ding. Un šeit mērķis ir trāpīt tieši tad, kad viņam iespīdis pēdējā gaismiņa. So, ir tāds triks, ka tu vari redzēt, kad ir vēl 3 gaismiņas neiedegušās, tieši tad vajag heavy melee. Un tu vienmēr trāpīsi laikā. So, rekur var redzēt. Bum. Un es trāpīju laikā, un es dabūju 4 permanent buff. Es, man liekas, nedabūju laikā. Take 2. I might be stupid. Idejiski, tu dabū 4 golden statue buffus, viņi ir drusku labāki nekā golden statue buffi, drusku augstāk, bet viņi ir arī permanent buffi, kā arī tu dabū souls par to. Bet atceries, tu papi HP. Un mapē ir arī viena tāda jackpot gambling insano istaba, ok? Šeit ir 1 jungle camps un 2 Sinner Sacrifice. Tagad es parādīšu elite ball knowledge triku, kā jūs varat claimot abus 2 without fail, ok? So, tu heavy melee-jo vienu, un tad uzreiz ej pie nākamā. Claimo viņu kā parasti, es reāli metu krustu, ka es nenomiršu. Olančā maitāja. Ok, esmu dzīvs. Blē, es nezinu, Blē, es taču esmu idiots. Esmu plistīt nomiršu. Oh my god. Ok, noteikti vēl viena lieta, ko jūs esat ievērojuši spēlējot, un šī ir lielākais objektīvs visā gameā, ok? Tas ir mid-boss. Jūs varat, noteikti esat ievērojuši šādu zaļu ikoniņu, es domāju, tā, kas tas tāds ir, viņš man uzsīlos, es atnākšu, bet viņu pieklāt, un nekas nenotiek. Tas ir basically, lai simbolizētu, kur ir ieejas uz mid-boss. Indus var redzēt arī minimapē. Viņš iespaunies, if I'm not mistaken, 10 minūtēs, bet vislabāk viņu ir teikot ap 20 minūtēm. Es teiktu, jebkas ātrāk pirms to nav ieteicams, jo viņš ir ļoti tanky un tā viņš arī izskatās tas mid-boss. Un jā, viņš tevi vienkārši bībos. Un problēma ir tāda, līdz ko viņš rīcoši 66% health, noskan pa visu mapi alarms, kad basically, tiek teikots mid-boss. Un tad pretinieki zina, paga viņi teiko mid-boss, mums tagad ir jāiet contestot, mums ir jāiet nozakt. Un, ja viņiem ir labāki ultimate nekā jums, vai vienkārši paveicas, tad jums varētu būt drusku dirsā ar to, jo kas notiek, ja tu nogalini mid-bossu, demonstrēšu. Es esmu nopircis dafigā tier 4 items, un es esmu vreita. Man ir
stila grūti viņu atvērt. Nu, nav ātri. Līdz ko viņu nogalina, nokrīt šitais lejā. This is the rejuvenator, ok? Līdz ko viņš pieskarās zemē, jūs varat heavy mēliet viņu un savākt viņu, ok? Var savākt viņu up to 3 times. Un viņš teik, ka splitot pa visu komandu. So, piemēram, ja mums būtu komandā vēl 5 purni, jebkurš no 5 purniem varētu nomirt, ieskaitot mani, un tad mēs patērētu vienu. So, tas ir vienkārši shared buffs pa visu komandu. So, buffs lēstoja 4 minūtes. Un ko šis buffs dara? Viņš tev nedod ekstra regenu, viņš neko tādu nedara. Viņš tevi revivo. So, ja tu nomirsti, 3 sekundžu laikā, boom, you're back. Ok. So, ļoti powerful items, nevis items, bet ļoti powerful buffs. Viena lieta, ko es aizmirsu pateikt par itemiem, bija items var automātiski ielikt auto queue. So, rekur right-klikojot viņus, es viņus ielieku queue. Vai ir arī checkmarks, ko var uzlikt auto queue selected build at the start of the game. Šo es kind of ieteiktu, kind of neieteiktu, jo viņš neatšķir, kas ir tā kā main build itemi un daži optional itemi, so tu vari netīšām nopirkt vienkārši kaut kādus useless items un tu tā beigsies inventorijā sloti. Un otru ķeksis obligāti iesaku atķiksēt, tas ir auto buy items when within range of shop. So, es tagad pieiešu klāt shopam un viņš automātiski, protams, man nenopirksties, ka es esmu custom gameā, bet idejiski viņam vajadzētu vienkārši automātiski nopirkt items, man nekas nav jāpērk, nu, nekas nav jāspiež, nekas nav jādara ekstra, viņš vienkārši automātiski nopērk items. Deadlockā viena forša sistēma, lai counteractotu AFK farming, ir unsecured soul sistēma. So, šo sistēmu parādīšu, demonstrēšu, kā viņi strādā. Katru reizi, kad tu dabū souls, kas ir no jebkāda soursa ārpus minioniem, so, pieņemsim, Sinner Sacrifice, kastes vai jungle campi, jūs redzēsiet, man sāk piepildīties unsecured soul šeit apakšā. Katru reizi, kad es šeit savākšu jebkuru jungle campu, man sāks inkrīsoties vairāk un vairāk. Unsecured soul. Viņi lēnām tikos down, kļūst par secured soulim, un ko šie secured vai unsecured soli nozīmē? Pieņemsim, tev ir 400 unsecured soli un 400 secured soli parastie, tu still varēsi atļauties item pa 800 solim. Nekas nemainīsies. Vienīgā lieta, kas mainīsies, ir, ja tu nomirsi ar šiem unsecured solim virsū sev, jums konteiners paliks lielāks un lielāks, ja tu ar šiem nomirsi, tu visus unsecured solis nometīs. Un šos unsecured souls var savākt pilnīgi jebkurš. Tu viņus vari pats vai nu savākt atkal, vai ienaidnieks vai komandas biedrs var savākt. Un tu to var izdarīt ar heavy melee. Viena lieta, ko es aizmirsu atkal pieminēt, bija par Kyores shopiem, ka tu vari no viņiem tikt ārā, ok? Kā tu viņiem vari tikt ārā? Tu vari iziet vai nu par rampām, vai nu ir rekur secret text, ka jūs bouncojaties no viņas. So jūs walljumpojat no Curiosity shopa un jūs iziet ārā pa lūku. Šis ir the main method of doing it, and es iesaku noteikti šo praktisot, ieiet arī tā kā es iegāju custom gameā un vienkārši praktisot šo jumpu, jo šis ir nenormāli svarīgs jumps. Please! Man ir apnicis šo huņu spēlēt, es negribu spēlēt Deadlock, es gribētu spēlēt fucking League of Legends, man ir apnicis šitā huņa, es eju spēlēt Apex Legends, ok? Fine, before you do that, here's how you end the game. Basically, katrā BSA ir The Big Baddie un 2 inhibitori, kas aizsargās The Big Baddie. Viņš, protams, sāks palikt dusmīgs, sāks tādu tā kā aplīti taisīt un būs tāds uzšķaržojas un ja tu stāvi, kamēr viņš izšauj to blāstu, tu tiec silence un drusku damage izdara. Nothing really that crazy. Tā, ka tu iznesis abas 2 šos, tad tu vari beidzot šaut pa main bossu. Viņam ir 2 fāzes. Tu main bossu vienreiz iznesi, paiet kaut kādas aptuveni 15 sekundes un viņš ieiet 2. fāzē. Tad tu viņam vari turpināt šaut, kamēr viņš būs tāds aplītis. Un vienkārši es uzmanīgs, ka tu ieej pitā, jo pits arī tāpat kā inhibitori uzčārdžojas un arī blēso tevi. Tāds basically arī vienkārši šauj pa 2 inhibitoriem un tad nošauj pašu bossu. Tāds. Ok. Šajā būs final suggestion, jebkuram iesācējiem. Ļoti iesaku aiziet un ieslēgt jaunos HP bārus. Uz ienaidniekiem izskatīsies šādi. Salīdzinot ar veciem, man šeit daudz labāk vienkārši patīk. Visi neatly sakārtots. Kā arī jūs varat redzēt viņu ultimate statusu, viņam ir ultimate up. FOV arī var pārmainīt, bet tas nav
caur modiem to var izdarīt vienkārši ieejot iekšā iesatījumos. Parastajā Deadlock game'ā, man liekas, var pāriet tikai uz 90 FOV, bet ja jūs vēlaties spēlēt augstāk par to, kaut 103, pieņemsim, tad to visu var izdarīt konfigā, to es arī tūlīt parādīšu. Ja jūs gribat jauno HP bāri, jums ir jāiet iekšā Steamā, jāuzklikšķina uz Deadlock, un tad rekur būs rakstīts Properties un Launch Options. Ja jūs ievedīsiet šo Citadel Unit Status Use New True, tad jums būs launchot game un vienkārši jaunais HP bārs. Bez tā, es varu parādīt. Labi, es parādīšu pikau pēc. Un ieejot apakaļ gameā, tagad rādīsies vecie health bāri. Šādi viņi izskatās. Kāpēc man īsti nepatīk, ir, ja ir pretinieks, kas ir ar vairāk nekā štuka HP, tad viņš sāks iet divās rindiņās. Un lielā chaotic teamfightā ir ļoti grūti atšķirt, cik viņam beigās tad ir HP. Man ļoti patīk spēlēt charakteru kā Vindictu, un Vindictai uz Assassinate dara bonus damage ar percentile HP missing. Un šo missing HP ļoti grūti noteikt, ja ir vairāki bāri. Ja ir, piemēram, endgame Abrams vai endgame Viktors, kurām ir 4 bāri, nu tad good luck have fun saprast, cik viņam ir HP. Jā, un otra lieta būtu FOV, ko es ļoti iesaku pārmainīt. Ok, protams, ja jūs gribat, jūs varat nemainīt, bet es ļoti iesaku pārmainīt. Es pats personīgi esmu uzlicis uz 2,9 laikam. Parādīšu to, kā to var noteikt. Ieiet iekšā atkal Steamā, Manage un Browse Local Files. Tad attaisīsies vaļā šeit Game. Vajag aiziet uz Citadel, gameinfo.gi, un jums attaisīsies text files. Šeit vienkārši būs jāieliek zem konvars, rate un šiem te min default max. Es iesaku likt uz kaut kādi 2,7. Tas būtu like a little bit better par default. Tas būtu kaut kāds 103 FOV, nemaldos. Šis jau ir 130 kaut ko uz to robežojas. Bet jā, es ielikšu šo kodu arī iekšā descriptionā. Final words. Ja jūs tikko sākat spēlēt spēli, atcerieties, you will lose. Tas ir vienkārši naturāli. Tur nav tā, ka jūs ieiesiet iekšā Deadlockā un jūs pēkšņi būsiet meistari. Nu, unless jūs esat renārs. Bet don't be afraid spēlēt pret īsiem cilvēkiem. Ja jums ir afraid, jūs gribat iemācīties jaunas karakterus, jūs varat vienmēr aiziet vienkārši pret botiem, uzspiest bot match un spēlēt pret easy, medium un hard. Es minētu, ka hard boti ir sliktāki nekā zemākais ranks, bet, nu, tas ir jums, lai noteikti. Man ir ļoti grūti secināt to. Kā arī var spēlēt brawl maču pret botiem. Brawls ir arī lielisks, ja jūs vēlaties iemācīties jaunus karakterus vai izmēģināt kaut ko jaunu, vai vienkārši iemācīties lietas. Jo brawlā tas būs daudz ātrāks, quicker pace, 4v4, un tur nav ranks arī. Viena no lielākajām problēmām Deadlockā ir tāda, ka viņiem ir ranked systems intertwined ar visu. Ir iesatījums, kas tā kā ļauj jums to pārmainīt. Jūs varat aiziet uz game un matchmaking. Šeit būs option ieslēgt extra competitive. Un te vienkārši meklēs cilvēkus, kuri grib būt vairāk competitive, kuri izmantos, piemēram, mikrofonus un tā tālāk. Jūs varat vienmēr vienkārši šo opciju izslēgt. Un, ja jūs negribat redzēt savu skill rating, šeit ir arī iesatījums. Jūs varat izslēgt skill rating change notifications, so pēc katra mača jūs neredzēsiet, vai jūs papisāt kaut ko, vai tieši ieguvāt kaut ko. Un kā arī team ratings, jūs neredzēsiet tā kā average mača ranku pēc game. Tas ir tā kā pēdējās lietas. Remember, learning experience, Deadlock huge game, have fun, do not rage. If you have any more questions, please leave them down below. Es pievienošu vēl ekstra segmentu par itemiem, jo man bija requests. Kā teicu, ja kādam ir jautājumi, lūdzu uzdodat tos. Tikai viens cilvēks man uzdod. Paldies, Elze. Es pievienošu vēl segmentu priekš itemiem, counter itemiem, lai counterotu cilvēkus, kur ir fed. But other than that, ja jums tas nepiš, tad I'll see you on the cursed apple. Pieņemsim, tev ir puns pretinieku komandā, and you want him dead. How do you do that? Wop. Tāpēc mums ir counter itemi, baby. Te sākas ļoti daudz nianses. Šajā gameā ir tik daudz itemi, ka tas ir pizdzēts. Bet daži no tiem ir super straightforward. I mean, tur nav pat daudz jādomā. Tu viņus izlasot sapratīs, ko viņi dara. Slowing bullets. I mean, your bullets build up a movement slow on enemies. I mean, come on, let's be real. Enemijiem patīk baigi daudz lēkāt. Slowing bullets, okay? Enemies healojas daudz. Toxic bullets. Healing reduction. Viņi sešoja un build upojas
Rekur slowing bullets un vēl dapojas toxic bullets. So, viņš sāka blīdot un viņam ir arī iedots healing reduction. Man būtu varbūt labāk pateikt visus anti-heal items game'ā. Es uzmetīšu ekrānā visus anti-heal items game'ā, bet es varu ātri vienkārši iziet cauri. Vissvarīgākajiem itemiem, ok? Šie būs vissvarīgākie. Tie būs tie, kurus es izmantosiet 99% of the time. So, Restorative Shot noteikti būs daudz jūsu buildos. Restorative Shot vienkārši izdara tā, ka jums ir pasīvs 6 sekundes, ik pa 6 sekundēm nākamais šāviens, ko jūs izdarat pret enemiju, pop, jūs athielos. Dabūsiet 15 healing no minioniem un 50 healing, ja jūs trāpīsiet pa enemiju. Protams, jūs varat arī misot šo lodi, un tad jums būs 6 sekundžu cooldowns, kur viņš būs uz cooldown. Jā. Vēl viena lieta, kas ir ļoti, ļoti populāra, ir Monster Rounds. Īsām sakot, Monster Rounds vienkārši increaso damage pret minioniem un jungle campiem. Tas ir arī viss. Viņš palīdz charakteriem, kuriem ir vai nu slow fire rates, vai nu tieši viņiem patīk farmot jungle camps, vai viņiem vienkārši ir svarīgs tas minion damage. Šis items arī upgradeos uz Cultist Sacrifice, kas ir amazing jungle items. Tu vienkārši ir pieeja klāt pie minionu, uzspied vienu podziņu un plop! Savāc gan visu minionu, gan tu paņem sev buffus, tu dabū plus 8% weapon damage, bonus health un ability range. Vēl kas ir svarīgi ir Fleet Footwork. Šis ir ļoti svarīgs items. Ar Fleet Footwork tu viņu aktivē to, un tev ir infinite ammo, kamēr tu slaido, un to var daudz reiz vieglāk izdarīt bez dēšošanas. So, Fleet Footwork ir vienkārši vispārīgi ļoti useful, jo viņam cooldowns ir nenormāli mazs, tu vienkārši viņu aktivē to, un, ok, protams, man ir no cooldowns ieslēgts. Tad viņam ir 15 sekundžu cooldowns praktiski, so viņu nav iemesls neizmantot konstanti. Ir ļoti useful viņu visu laiku spamot, kamēr varat. Ja esat ievērējuši šajā game'ā, ir arī bullet drop-offs, ne projectile bulleti, so tas būtu, piemēram, karakteriem kā Pages. Pagei ir, viņš lēns projectiles. To express shots, piemēram, tas projectiles 3 reizes ātrāk vienkārši lido. Protams, viņai nav lielāks fire rates, mēs viņai iedosim kaut kādu rapid rounds burst fire. Tad viņa paliek super crazy, ok? Tad viņa jau sāk palikt super crazy, ok? Un tad tu viņai iedod vēl split shotu, ok? Un tad ir... Tehniski tu varētu taisīt gan pages, lai gan viņi ir supports. Weakening headshot ir ļoti good, jo viņš upgradeos uz crippling headshot. Tas ir viens no anti-carry itemiem. Viņš iedos healing reduction un spirit resist un magic resist. Tev vienkārši ir vienreiz jāheadshoto un viņam ir tas debuffs uz cik sekundēm viņš ir? Uz fucking 12 sekundēm viņam ir 35% healing reduction un resist reduction. So, tas ir ļoti useful. Šis ir amazing anti-spirit character items. Atvainojies. So, pieņemsim, tu spēlē kaut kādu karakteru kā Venator, tu uzbildo silencer, ko viņš izdara? Viņš tev ne tikai iedod spirit resistance, viņš arī atņem 25% damage no enemy. So tagad enemies darīs 25% mazāk spirit damage. Tas ir insane. So, ja viņiem ir kaut kādi spirit nukeri, kā pieņemsim Calico, tu viņu sašauj drusku, un viņi darīs basically tev 30% mazāk damage. Šajā spēlē ir 3 tipa itemi, ok? Ir parasti itemi, tu viņus nopērc, un viņš tev iedos to, kas ir rakstīts. 30% ammo, ok? 30% ammo. That's fine, viņš sēdēs tev inventorijā, viņš tev būs palīdzēs. Otrs item tips ir active itemi. Active itemi ne tikai tev iedod to parasto initial buffu, so 35 slide distance, tu viņu vari vēl aktivēt, lai iedotu vēl vienu buffu. So, pieņemsim Fleet Footwork, es dabūju movement speed, un viņš man noņem movement penalty, kamēr šauj. Un active items tu vari nopirkt tikai 4. Be careful of what you choose. Tev tā kā, tu nevari, piemēram, uztaisīt tā kā crazy buildu. Nē, tu vari, bet, tev beigsies vietas at some point. Un trešais tips būs embedded itemi. Kur, piemēram, ir rakstīts imbue. Ko tas nozīmē, ir tu uzspied, un tad tu vari izvēlēties, uz kuru konkrēto abilityju tev šis items attieksies. Pieņemsim, es jau gribu dabūt cooldown reduction, un tad tu vienkārši izvēlēsies, uz kuru itemi tu gribētu to cooldown. Tu vari uzlikt uz savu ultimate, uzlikt savu graņas. I don't care. It doesn't matter. Which brings me to my next point. Active itemi ir usually the way to go, ja jums kāds pišbobi enemy komandā. Vislētākais no tiem actually insane pa 800 souliem. Ko viņš izdara? Samazina enemies fire rate pa 32%. So, ja ir džekiņš, kuram ļoti patīk šaudīties, kaut kāda Vindicta ir debesīs vai kaut kāda heize, tu spēd virsū. Un debuff is applied. Un viņam tagad ir 30% mazāk fire rates. Of course, tu vari to upgradeot uz disarming hex. 4 sekundēm viņš vispārīgi nevar izmantot savu ieroci. Silence waves ir basically the same thing, tikai pret cilvēkiem, kuriem patīk izmantot savus abilities.
Viņš silenco, un tagad šis characters nevar vairs izmantot nevienu ability uz 3 sekundēm. Vistrakākais no šiem probably būs Cursed Relic. Tu spied podziņu, tu padari cilvēku par spectatorus. Cik viņš ilgi iet? Oh god, viņš iet gandrīz 4 sekundes. Tas pat nav smieklīgi. Tu nevari izmantot savu ieroci, tu nevari izmantot abilities, tu nevari dashot, tu nevari izmantot active items, tu kļūsti par spectatoru 4 sekundes. It's just so evil. It's evil. Pieņemsim, viņam ir džekiņš, kas nenormāli dasho apkārt. Viņam ir Apollo. Apollo nenormāli dasho. Uzspied. Slowing hex. Slow down. It's literally that easy. Piefiksēt Heal Bane saucās. 35% healing reduction. Kā tu viņu aktivē to? Izdarot spirit damage. Absolūti, ja kādu spirit damage pret enemy, un tas debuffs tiek applied. Inhibitor ir the best pret, piemēram, kaut kādu karakteru, kurš kā hella healo. Nu viņš tā healo, un viņš arī dara damage. So pieņemsim Viktor. Šis ir Viktora biggest counter items. Jo ne tikai your bullets build up to reduce target's outgoing healing reduction, okay, bet arī outgoing damage. So viņi ne tikai darīs 30% less damage, viņi arī 40% mazāk healosies ar šito sūdu, okay? Šis ir... I love this item, okay? This item is just evil. Vēl ļoti svarīga itemi, kas būtu katru game jāievēro Spirit Resilience un Bullet Resilience. Paskaties, ko enemy izmanto, jūs varat uzspiest tabu un redzēt, kas tiek vairāk pirkts. Ir viens items, kas ir insane pret, piemēram, Haze, Metal Skin. Ok, pieņemsim, es tagad iespaunoju Haze. Es ieslēdzu Metal Skin. Un es esmu completely immune visam gun damage. Of course, ir vēl viens items, kas ir Goated Plated Armor. 30% iespēja, kad patronu tev netrāpīs. Un 50% iespēja, kad jebkāds debuffs, kas nāk kopā ar to patronu, tiek ignorēts. So tas būtu, piemēram, Haze Fixations buildojas up, vai rekur, kā jūs redzat, es buildoju up gan Toxic Bullets, gan Inhibitor. 50% lēnāk praktiski buildosies up. Tas būtu vēl, piemēram, Mīnai Love Bites, jebkas tāds. Vai Vreitai kārtis, Vreitai vajag šaut pa pretinieku, lai viņai kārtis buildojas up. Exactly the same thing. Atcerieties par to, ja ir pretinieks, kuram ir ļoti patīk poisoni, rekur ir Dispel Magic. Un Dispel Magic ir the best items in the game. Tādā ziņā, kad viņš var basically jebkuru non-ultimate debuffu no tevis noņemt. Redzējāt, visus to huiņas tur sametu virsū, jā, visu to disarming hex, visu to. Ja tev ir šis items, tu viņu uzspied sev virsū, viss tas ir gone. Vēl kas ir insane, kas upgradeojas tieši no debuff reducer, ir unstoppable. Tu viņu uzspiežot, tiec immune no jebkuras stāna gameā. So tā skaitā Dynamo ults, Sleepy, Abrams charge, pieņemsim, jā, Parries neskaitītos. So jebkas tāds completely counterots tiek ar Unstoppable. Of course, tu vari izmantot Unstoppable too early, viņi nogaida to, un tad visus savus sūdus uzmet to virsū. But that's why you gotta play it smart. Okay, this is why we play it smart. Actually, while we're at it, es pieminēšu Golden Goose Egg. Golden Goose Egg ir ļoti jauns items. Tu viņu nopēc game sākumā, un viņš lēnām buildos up souls. Basically 90 souls per minute. Kad tu viņu aktivē to, tu savāc visus to souls, kurus viņš ir savācis, un ik pa 150 souliem tu dabū vienu Golden Statue buff. So šitie te bija tie Golden Statue. So pieņemsim, es dabūšu tagad maču paies, es nezinu, 20 minūtes, jā, es viņu attaisu vaļā, un es dabūju, like, 15 Golden Statue buffs, un es dabūju visus souls, kas tur bija iekšā. Bet lielākais mīnus par šo itemu ir, tev būs 10% damage reductions no pilnīgi visa. So, ja tu zini, ka tu lane papisīsi, tad viņš ir good, bet man nepatīk īsti iet iekšā ar to mindset, domājot, ka šis lanes ir fucking neuzvarojams. Es viņu pirktu tikai uz support karakteriem, basically. Es noskatījos video, un visefektīvākais laiks, kad viņu vērt vaļā, ir 10 minūtes pagājuši, kopš tu viņu nopirki. So, paskatieties augšā, ir pagājuši 10 minūtes, laikam viņš ir ātri. So, nevajag stiept to gumiju. Savādāk viņam value sāks vienkārši decreasoties, jo tu tā kā būsi basically AFK un neko nedarīsi. Tas ir arī basically viss par itemiem. Es low Kirk Angeliem vienkārši iesaku drusku iziet cauri un izlasīt, ko viņi dara. So, like, ir tādi itemi kā šīs gameā. Tā, lai jūs nebūtu pārsteigti, ka jūs redzat fucking magic carpet. That's basically arī it. Ja ir vēl kaut kādi genuine jautājumi, tas ir vienkārši lūdzu rakstiet komentāros, es noteikti atbildēšu. Es uztaisīšu varbūt pārtīvi, ja vajadzēs.
Abortnai 3 nekad neiznāks.